Šorīt vispār gāži ne pa jokam. Bet mēs jau zinājām, ka šorīt tā būs. Tamdēļ vēl vakarā sazvanījām Karolu. Cerunājām, ka šodien viņš mūs pavizinās ar auto. Jā. Are you ready? Yeah, ready to go? I'll drive you with the private car. Okay. Karols šodien darbvietā taksometri ir nomainījis pret nemarķētu auto. Tādu konkrētu mērķi mums nemazām nav. Šādā veidā ir ļoti labi iespēja iemaisīties vietējo sabiedrībā. Pa ceļam uz Saules austrumiem piestājam ciematiņā, kur vēl joprojām sievietes pelna naudu ar pavisam vienkāršu aušanu. Man līdzi ir dažādi našķi, un ātri vien es kļūstu par ciematiņu bērnu labāko draugu. Smieklīgi, bet parasts gurķi tādos džungļos izskatās ļoti eksotiski. Tepat arī neliela bodīte, kur tiek tirgots vietējo sieviešu ražojums. Ne tikai šeit, bet visā salā vietējā iedzīvotāja attieksme ir ļoti draudzīga. Vēl neviens neko nav nelūdzis, ne arī uzspiedis. Ir sajūta, ka tev šeit neuzskata par staigājošu naudas masu. Manuprāt, tas ir tikai godīgi, ja tev ļaus, lai tev sāda sapucē, tad beigās arī kaut ko nopirkt. Vēlāk jau piestājām tirgū, kur turisti nav tie biežākie apmeklētāji. Tirgus kā jau Āzijas tirgus, tikai šī rīta lietas ir nedaudz pabojājis vizuālo tēlu. Galvenā iepirkšanās šādos tirgos notiek agrās rīta stundās. Varbūt nevis netīrākais, bet viens no. Laikam jau tomēr gaļas šeit nepirktu. Ja nebūtu tik daudz mušu, es domāju, ka zivu varētu ņemt. Šādi mēs esam ēduši. Visai tai šmucībai pa vidu, zupas restorāniņš izskatās ļoti labi. Ja būtu pusdienas laiks, noteikti pagaršotu. Galvenais instruments. No augļiem šobrīd sezona ir rambutānam. Ananās šeit garšo vienkārši fantastiski. Nu jau Karols mūs ir atvizinājis uz kutu,
ko ļoti iecienījuši sērfotāji. Pēc viņu domām šī esot viena no labākajām pludmalēm visā salā. Nedaudz pavandamies arī pa Kutas centru, tālāk jau laižam pie Sikspārņiem. Hello. Vislabākais laiks, kad šeit ierasties, ir vakarpusē, kad Sikspārņi izlido uz medībām. Sākotnēji tāds arī bija mūsu plāns, bet kaut kā atbraucās diezgan laicīgi. Nu nekas, pastaigās tā ilgāk un sagaidīs to saulrietu. Domas strauji mainījās brīdī, kad man degunā iesitās aromāts, kas nāca no alus. Brūnais paklājs nezināmā biezumā ir nekas cits, kā Sikspārņa mēsli, kas ir krājušies gadiem ilgi. Pastaigi kā pa mīkstu dūnu sēgu. Diemžēl mans deguns to nespēja izturēt. Un vispār vajadzēja uzvilkt lietas plašs. Un tikai tagad saprotam, ka arī paši esam pievilkušies ar traku amoniaka smaku. Tas ir ūdens? Ar Karolu esam tik tālu sadraudzējušies, ka viņš piedāvā mūs iepazīstināt ar savu ģimeni un uzaicina mūsu ciemos. Behind there, this my doctor. Middle. The middle and then behind. The big, the first one. Okay. Pa ceļam sagādājam ciemkūkuli, pavisam drīz jau klāt esam. First First one. and last. Last. Yeah. Hello, hello. Te arī Karola vecākā un jaunākā atvasi. Ģimenē ir 3 bērni. Savu māju vairāk gadu garumā Karols ir būvējis pats. Tā zilā, tā ir vecāka māja. Kamēr sieva taisa slaveno Lombok kofiju, Karols ir ar mieru parādīt, kā izskatās viņa mājokļa iekšpusē. This our home. Yeah, I like this. You can go around. Yeah. Oh, my cat. Puss, puss. Puss. I love cats. Sleep in here with my wife. Šīm atracīšu nakts tiek pavadīta 4 radam. And then in the Hello. middle, the boys. Yeah. I sleep on the floor there. Form. Vecākajai meitai ir pašai savu istabu. Ģimenes galva un galvenais apgādnieks ir Karols. Sieva pa laikam mēdz piestrādāt lauku darbos, piemēram, rīsu novākšanā. Virtuvē grīdas segums ir tāds pats kā sētā, tā tad nekāds. Nekā Maybe daudz he's nevajag. gonna make food. Yeah. But yeah, What is this? wash. Washing machine. But this blue one is your parents' house. Yeah. My father. Eiropieši šajā ciematā bieži neapgrozās. Tamdēļ neviltot uzmanību bija praktiski no visiem pagalmiem.
Piestājam pie kādas upes ieteks okeānā. Pa laikam te mēdz būt daudz makšķernieku. Negribu viņam maksāt. Kā jau parasti, šobrīd ir tas brīdis, kad nekas tā īsti neķerās. Lombokieši ir ļoti draudzīgi. Pavisam drīz makšķerkāts ir arī man. Pieļauju, ka vasaras sezonā šī upīte izskatās daudz savādāk. Zīves nav, bet galvenais jau ir process. Jūri jau sevī neko nepatur. Okeāns ir gribēts. Beidzot vakarpusē tiekam arī pie ilgi meklētā suvenīra. Gandrīz vai žēl Karolu, kam visu atpakaļ ceļu nācās ostīt divus sikspāņu notaisītus pasažierus. Sikspāņu apmeklēju nevies atgāties. SpongeBob no jūpli. Nav arī. Amonijā. Šito treklu jau man vēl vismaz vienu dienu vajadzēs. Mēs Lombokā tā ļoti nemaz nevaram sūdzēties par laika apstākļiem. Blakus salās, piemēram Balī, situācija ir kritiska. Man nezinu, kā ietīties. Šeit jau tā nestaigā. Nākamais rīts ir iesācies bez liekas. Šodien ir beidzamā diena Lombokā. Visu salu esam izbraukājuši, bet tuvējo Sengigi apkārt tā īsti pat neesam izstaigājuši. Tādēļ apņemamies šodien to izdarīt. Krūnā! Paliek šupīt tūlīt. Nesaskaņas ar vietējo valdību ir noveduši pie milzīgu kūrortu iznīcības. Kādu esmu vietnīcu bija? Sengigi arī ir savu iestādi, kas apkalpo vairākus ātrgaitas laivu maršrutus. Mājas gaisa, vai arī viņi
Visi kauliņi tā normāli. Tas to vienmēr Šodien visu dienu esam staigājuši. Tamdēļ vakarā nolēmjam, ka mēs esam pelnījuši vietējo masāžu.